Labdien, labdien no tālās Jaunzēlandes. Speciāli jums, mīļie tautas skatītāji, gāju meklēt Ziemassvētku koku, kas vēl joprojām zied. Un šogad tas nav viegli, kā mēs redzam, ir arī ziedi, kas jau ir nobiruši vai birst. Un tas saistīts ar to, ka ir bijis diezgan ļoti spēcīgas lietus gāzes, kas šos te ziedus ļoti ātri nobirdina. Patiesībā tie izplauka diezgan vēlu, jo laikapstākļi šogad Jaunzēlandē vasara nav diezko, vismaz to, ko es esmu redzējis, nav diezko skaista. Un līdz ar to ziedi uzplauka vēlu, bet arī diezgan ātri nobīra. Un līdz ar to man bija jādodās veselā misijā, lai atrastu vēl kaut vienu no šiem skaistajiem kokiem, lai parādītu šos skaistos ziedus, kad daba izrotā paši. Un šos, šie te Jaunzēlandē arī saucās Ziemassvētku koks, kad daba izkarina mantiņas pati. Nav jākarina kā mums eglītē. Protams, es nesaku, eglītē nav forši karināt mantiņas. Tur ir atkal cita burvība. Nu, lūk. Un viņi ir gan lieli koki, gan šeit vairāk tie izskatās pēc krūmiem, bet tas tāpēc, ka tie vēl nav izauguši. Es saku, es esmu te iegājusi principā kazenēs, bet tas saistīts ar to, ka Jaunzēlandē var staigāt, kur grib, čūs, kur nav, atšķirībā no Austrālijas, un līdz ar to es arī te varu diezgan brīvi pastaigāties. Bet kā jau es teicu, diezgan liela pie mājas, kas man aug, man ir 2 šādi koki. Viņiem ziedi jau ir nobiruši. Līdz ar to man mazliet ir jārāda savādāka ainava. Nu ko, es došos tālāk un ar to tas arī atvadīšos. Tā.